Labdien! Šodien dabas zinību stundas tēma ir gaisma. Ko tu zini par gaismu? Kādas ir tavas pirmās asociācijas? Padomā par to. Lai redzētu, ir vajadzīga gaisma. Istabā ar aptumšotiem, tad aiztaisītiem logiem priekšmetus, kas tur atrodas, nevar saskatīt. Iedomājies, ka tu esi naktī un nav nekāda gaismas objekta un neko nevar redzēt, vai ne? Ja arī logi aizkari ir aiztaisīti ciet, tad ir pilnīga tumsa. Jo spilgtāka gaisma, jo sīkākas detaļas un vairāk krāsu nianšu iespējams izšķirt. Tātad attēlā ir nakts un mēnesis atstaro gaismu, un mēs nevaram saskatīt lapu krāsu, pašas lapiņas, stumbru, un blakus ir diena, spīd saule, kas ir gaismas objekts, un mēs varam redzēt zāles krāsu, zaļas lapas, zilas debesis, jo otrajā attēlā ir vairāk gaismas. Atverot aptumšošanas aizkarus, istabā ieplūst gaisma, un priekšmetus var saskatīt. Tātad mēs jau varam ieraudzīt gultu, sēgu, spilvenu, grīdu, bet, protams, visas detaļas vēl nevaram saskaitīt, jo gaismas vēl nav pietiekami daudz. Spilgtā dienas gaismā var labi saskatīt atsevišķus koka zārus, zāles krāsu un citas sīkas detaļas. Lai arī cik spoži naktī nespīdētu mēnesis un zvaigznes, gaismas ir par maz, lai atšķirtu sīkas detaļas un krāsu. Redzamas tikai koka kontūras, un objekti šķiet gandrīz melnbalti. Lai gan tu zini, ka šie objekti jau nav melnbalti, zāle nav mainījusi savu krāsu, un arī koks ir tāpat zaļš. Visi ķermeņi, kas spīd un izstaro gaismu, ir gaismas avoti. Tātad gaismas avoti, tie ir visi ķermeņi, kas spīd, paši spīd un dod mums gaismu. Tātad tie ir gaismas avoti, kā piemēram saule. Aplūko attēlu. Gaismas avots šajā ainavā ir rietošā saule. Tātad saule riet, un saule šeit ir gaismas avots. Arī mēnesis ir gaismas avots, tomēr tas pats nespīd, bet tikai atstaro saules gaismu, atražēt saules gaismu. Gaismas avotus var iedalīt pēc tā, vai tie spīd paši, tā kā saule viņa pati spīd, vai tikai atstaro citu ķermeņu gaismu. Mēnesis atstaro saules gaismu. Un tātad, kas ir gaismas avoti un atstarotāji? Gaismas avoti var sadalīt gaismas avotus divās tādās kategorijās, divās daļās. Tātad gaismas avoti, kas paši spīd, un otrā kategorija gaismas avoti, kas atstaro citu ķermeņu izstaroto gaismu, ka tur atražājot sviet. Tātad paši spīd saule, uguns, elektriskās spuldzes. Bet, protams, elektriskās spuldzes spīd pateicoties tam, ka ir elektrība, ja? Ka ir elektrības enerģija, bet tie ir gaismas avoti. Tātad saule, uguns, elektriskās spuldzes, tie ir spīd paši, un mēnesis ir arī gaismas avots, bet mēnesis atstaro citu ķermeņu izstaroto gaismu. Un apskati šos attēlus, ķermeņus, kas spīd paši, sauc par gaismas avotus. Pārliecinies, ka proti atšķirt gaismas avotu. Šeit tu nevari uzklišķināt uz tiem, bet padomā, kuri objekti ir gaismas avoti un kuri nav. Tātad, ceļa zīmes. Pašas viņas viņas atstaro gaismu, bet
pašas nespīd. Saule. Saule ir gaismas avots. Zvaigznes. Kā tu domā, vai zvaigznes ir gaismas avots? Zvaigznes pašas nespīd. Tās atstaro gaismu. Sērkociņi. Uguns ir gaismas avots. Mēnesis gaismas avots, kas atstaro gaismu, un lampa ir gaismas avots. Ir ķermeņi, kas paši nespīd un neizstaro gaismu, bet atstaro gaismu no citiem gaismas avotiem. Piemēram, spogulis, saule ir gaismas avots, atstarotājs atstaro gaismu, zibens, gaismas avots, uguns, gaismas avots un mēnesis atstaro gaismu. Un izmantotie avoti ir internetlapa Soma LV. Paldies!